atgriezušies, bet mums pagājušajā bija epizode. Pagājušajā? Tas sensīgi bija, ne? Tas bija jāizpagājušajā. Jā. Mums sākā izskatīt vienu nedēļu, bija katram savu plānu un mēs esam apkārt. Un ar jums kā vienmēr ir nepārspējamies Miķels Kalniņš. Un neatkārtojamais Arturs Zazikovičs. Beidz. Šodien pie mums ir vismaz pirmo reizi, mums ir kind of divi viesi. Tā ir Mairita Resicka, pamēr. Un Miķeļa viens no tuvākajiem draugiem, viņa brālis Janeks. Janeks. Un Janeks nav vienīgais. Janeks arī piedalās mūsu projektā, viņš ir daļa no tā. Janeks ir, tā teikt, noslēpumainais klientu menedžers, kas mūsu projektu atbalstā, sagādājot mums vairāk abonementus. Kaut kā mistiski pateicis, bet ceros, jūs dobu sapratāt. Laikam viņš apstāst par Mairitu. Noteikti. Ko es nepratīšu izdarīt? Mairita? Ko tu nepazīsti? Es pateikšu, kā es pazīstu Mairitu. Mairita ir meitene. Wow. Jūs vēl to nevarētu pateikt. Viņa ir mana improvizācijas teātra tītrī vadītāja. Un tā es arī ar viņu iepazinos, es piegāju pie viņas, hei, es gribu būt daļa no šī visa. Es saku, oh, nice, davai, čiki, briki, pum, pum. Mairita. Es neatceros. Es jau neatceros. Tas bija skaidrs brīdis, tas jūs atvinājāt, jūs savienat šajā dzīvē kopā. Es sākumā paprasīju Kārlim. Nē, tu biji mēģinājumi, tu vienkārši atnāc uz mēģinājumu. Kārlis man teica, ka būs jauns cilvēks, tu vienkārši mēģinājumā ar tevi iepazinos. Par Reimani, tagad atceros. Zini, kā Marija, es to pazīstu, bet es domāju, ka labāk par sevi izstāstīs, varbūt tu pati tā īsos vārdos. Īsos vārdos. Kāds tas dzīves moto? Mans dzīves moto, Es jau man garunāju. Tas ļoti labi. Tas ļoti labi. Tā mazāk dara mums. Man nav vārdi, kaut kas te nav pagaidi. Es varu teikt to, ka kur man kaut kas pēc cēlējās. Nē, tu jūties, jā. Vai tu vispār samanās pastīk vai mums? Es pirmkārt, manuprāt, tas ļoti svarīgi, ka es esmu tukumniece un Siguldiets. Divi viena. Jā, bet dzīvoju Rīgā, tā kā es skaitos, lēnām arī Rīgniece. 3 vienā. Jā, tur tā kā lēnām apaugu. Kas vēl es esmu? Zin kā? Es esmu vienkārši ļoti spontāns, aptvērts cilvēks, kas, manuprāt, ir novedis līdz tām divām lietām, budismam un improvizācijas teātrim, jo tas ļoti sagāja kopā ar to veidu, kā es dzīvoju. Man ļoti patīk vienkārši, es tagad stopēšu Tallinnā, es tur bijusi, un es tagad daru tieši tajā mirklī. Un, Un tas balstās, vai jūs improvizācija, tas spontānis? Tas ir viens no elementiem. Jo nedaudz aizskāra improvizācijas teātri, tu esi improvizācijas teātra vadītāja tītrī. Kā nonāca līdz šim? Tas arī bija tās tāls ceļš. No sākuma bija tā, kad es vispār improvizāciju iepazīju, ka man bija 12 gadi. Tas bija kurš gads? Tas bija pats sākums, par kurš tās Latvijā notika. Jā, tas varētu būt, ka pats sākums, jā. Kas bija šis cilvēks, ko tu redzēji uzstājoties vai? Nē, es vienkārši pati sāku spēlēt. Es atceros, ka, man ļoti patīk teātris, un es vazājos pa skolu. Un es ieraudzīju plakātu, meklēju, kad ir pulciņš teātris sports. Teātris, man jāiet. Kāpēc tur ir sports rakstīts? Es paņēmu sporta tērpu līdzi. Un es aizēju tā pirmajām nodarbībām, man tas drausmīgi nepatīk. Man kāds tas kaut kādas vienkārši katastrofālas šausmu. Bet kaut kā joprojām gāja, tas bija iemesls neiet laicīgi mājās un bija ko padarīt. Tu biji pēc skolas, ja? Tas bija Siguldas jauniešu centrā, tur viens skolotāji bija izgājis kursus. Un tad viņi mums atmācīja. Un tad pēc kaut kāda laika es pacēlos atpakaļ uz tukumu, tur nekas tāds neeksistē. Tur cilvēki pat nezināja, kas tāds improvizācijas teātris ir. Un es atceros, ka es aizbraucu, man 11. vai 12. klāsā tā bija. Es aizbraucu ārdienā uz Veto žurnālu. Un es kaut ko tur savā Protams, ka tur arī bija tā, ka tu piedāvāji iet
Mēs bijām vairāk sēmas, mums piedāvāja iet uz vienu izstādes atklāšanu. Visi gan izteica, Maija iet vienīgā. Jā, es eju! Jo, ja man kaut ko piedāvāja, es to daru, tas domāju. Jā, un tad līdz ar to tas noved līdz sarunām, kad varbūt man jāiestājas kultūras akadēmijā, un jau Tukumā nav improvizācijas teātris, kāpēc es vienkārši tādu neuzstāju un pat nepaspēlēju ar jauniešiem, savā nodarbā. Pagad saknes, tad jūs improvizācijas teātru meklējums Tukumā? Jā. Tas nāk. Un pēc tam jūs Nē, tad bija cits improvizācijas teātris, viņš saucās Tukuma improvizācijas teātris, mēs viņu saucām par TIT. Kā jūs nonācāt līdz nosaukumam? Es neatceros. Vienreiz tas bija joks. Bet zini, kā es skatījos vārnīcā, ko nozīmē vārds TIT, tas nozīmē muļķis, zīlīte un krūts. Nopā. Bet tas tie varbūt krāki arī noteikti bija ļoti tādi oriģināli, ka bija rakstīts TIT. Nē, mums bija tāds aplītis, un tie iekšā aplītī bija TIT. Nu, tā kā logojas. Viņš ir kaut kas saglabājis, var kaut kādā atrast viņu vai uz improvizāciju. Ko tad? TIT. Kreklu? Tas ir mačs pidžāmas. Jūs viņus pārdomājat? Nē. Varbūt vajadzētu. Okay, bet tad Marija, tad tik skaidrs. Kurš par kreklus? Es vienkārši to nesaprotu. Nesen arī Stokholmā es iegāju vienā gājas improvizācijas teātru, un tur bija salikt vienkārši melns krekls ar logots. Arī pa kaut kādām tur 100 kronām, kaut 10 eiro. Kurš iet un pērk tādu kreklu? Man saka, jā, man būs pidžama. Nu, ko? Bet runāt par tiem krekliem, ir tā auduma atšķirība. Ir, ja tu nopērsi kaut kādiem 5 eiro krekli, ir pa 20 eiro. Kur tas, es nezinu, tos materiāls labi nepārzina. Pa logo, kas Jā, nē, nu ir arī tādi gadījumi, bet zini, ka nopērsi tos pritīgos kreklus, ka viņi ātri svīs, viņi tev pēržās un tā. Tev nepatīk, ka viņas valkāt, un kad nopērsi normāli krekli, reiz izjūt atšķirību. Bet iedomājies, tu aizēji uz Dailes teātri. Bet iedomājies, tu aizēji uz Dailes teātri, un tur ir, nezinu, pa 20 eiro tu nopirkt kreklu ar Džiliņģeru galvu virsū. Nu, tā kā, tu viņu pirktu, nu, tā kā, Trības. Varbūt, ja tas ļoti šausmīgs dīvains stāsts. marketing. Nu, tad drīzāk tu pats uztaisīsi to kreklu. Bet labi, ja tu ej pats taisi kreklu, tad ir čakars, ne? Tur jāmeklē tā bilde, tu jāiet uz to tēbotu, un šādi tāds samaksā 20 eiro kopā. Jo pats par sevi tu esi panācis, lai tu taisītu kreklu, tad tas vispār nesagādāt problēmas. Tad droši Labi, tāpat kā mēs daudz palikām? laika. Ok, Tukums. Bet ko tas gads bija? Jā. Tā bija vidusskola. Tā bija vidusskola, tu izveidos, tad viss sākās, nu tā kā, nesākās, bet tāds ir reālais nopietns improvizācijas teātris, kur tu tikai sāc krātās zināšanas, kas tagad Nu, tas tu bija- izmanto mūsu teātri. Nu kā, nu jā, man liekas, tā bija 12. klase. Man liekas, ka man bija 18 gadi, kad es to izdarīju. Un īstenībā arī par to pašu, to TIT, kā viņš izveidojās. Es atbraucu mājās, es uzrakstīju Twitterī. Tad jau bija Twitteris? Tad bija Twitteris, tas bija pirmais gads, kad Twitters iznāca. Tu biji Es viena no no pirmajām, pašiem kas bija OG. sākumiem OG. esmu, jā. OG. Neviens no, mēs tur bijām kaut kādi 3-4 tukumnieki, bijām Twitterī un savās notabās sarakstījām, nu tā kā caur Twitter sarakstījām, un beigās jau viņš sāk kaut. Es atceros, ka man Tukumā vēl pienāca, bija kaut kāds reizes, ka man pienāca klāt, un tu esi tā, nu man Twitterī ir Y apakšvīta Rita, un tā kā mana Rita, mana Rita. Jā. Un tāpēc vēl, tu esi tā, Y Rita. Tas bija tā, dīvaini. Bija vēl baigi. Bet jā, es jau uzrakstīju tvītu, ka, hei, zināju, ka Tukumā veidojas pirmā improvizācijas teātra komanda. Kaut ko es tur ierakstīju. Un man nenormāli daudz cilvēku atsaucās. Jā? Un es Cik tā- ir daudz? Nu, tas bija tie bija 11 cilvēki, kas īstenībā ir daudz. Jā, Sevišķi tu vienkārši uzraksti kaut kādu tvītu bez nekā. Un tad bija tāds, ka laikam jāmeklē telpas, un tad atradu telpas, un man sāk, bet arī tās telpas kaut kā man tā kā liekas, man visums tā ieslidināja, ka varbūt šitien jādavai, labi, visu forši šitien sarunājam, šitā ir. Bet tagad cik gadā būtu? Zināt, Man liekas, tas bija 2009. gads. bet tad jau, Nē, tad jau bija visi pārējais uz teātrī, vai ne? Tad viņi sāk, man liekas, sāk augt ļoti, jā. Jo tas pats Skutels, jau viņš arī nav pie apārša baigi ilgi, cik 6 gadi arī ir tas karjeras ilgums, ne? Nu, negribu samalot un pateikt kaut kādu nepatiesu biogrāfiju, bet, nu jā, principā tad, kad tie pirmie cilvēki no Hamleta iznāca un uztaisīja pēdējo pirmizrādi, tas bija brīdis, kad bija pēdējo pirmizrādi parādījies. Pēdējā pirmizrādi.
Jā. Un tas bija tur, kur vēl bija no... pēdējā pirmizrāde vēl tagad Tas tikai palielinājās. Jā, tas bija nosaukums. Viņi spēlēja... Jā, man liekas, ka arī viņi spēlēja 4 baltos krēklos, un tad viņi spēlēja šķietē Mūzikas akadēmijas tajā klubā, vai kas tāds ir. Viņš, man liekas, ir ciet. Bet... Jā, jo es atceros, kad es vēl braucu uz pēdējo pirmizrādi vēl eksistē. Tad vēl Rīgas improvizācijas teātris nebija. Labi, Marīt, bija tic. Bija tic. Kronoloģija tālāk, vēl ir tītas. Pēc tīta bija tā, ka man palūdza Siguldā vadīt. Nu, es sāku Rīgā dzīvot. Tu sāc. Uzreiz pēc vidusskolas. Okay, bet es braukāju uz Tukumu. Visu laiku. Uz tiem mēģinājumiem. Jā. Es braukāju Tukumu. Te kaut kāda liela ūdens. Viņi tur jau sen laika. Kādu laiku? Bet tad man bija Tukumā, es braucu Tukumu. Es sāku vienkārši studēt Rīgā. Tad man uzaicināja Siguldā vadīt, es uz Siguldu arī vienreiz nedēļā braucu vadīt. Un man bija komanda Rīgā. Un tad beigās man bija laika nevienam, ne otram, ne trešam, un skolājām, un tad es vienkārši vienu dienu pamodos un... Ai, man apnika. Un tu visu pamēs vienkārši? O, vienkārši visu pamēs. Labi, tu... Tur jau pamazām izslinājās tas un tad... Bet beigās es vienkārši pamodos vienu dienu un nedomādam visu. Labi, tad tu pabeidzi savas studijas? Jā. Aktors izlāst. Oh! Nē, viskatībā. Zini, kā bija, tad ilgi nekas nebija. Un tad es vienkārši domāju, vispār tā kā pietrūkst, gribētos vienkārši paspēlēt, pamācīt, palasīt informāciju. Jūs arī domājat, tad man bija tas periods, kad es sapratu, man drīz jāsāk būs rakstīt bakalaurus, tas bija pēdējais kurs. Un tad es domāju, wow, es tik daudz lasu teoriju, bet es gribu redzēt arī, kā tas praksē strādā. Un, bet tas bija tā, ka, jā, varētu. Un tad man ir tāds ritīgi foršs, es viņu saucu par čomu, Krišjāns, kā mēs viņu saucam par Chris John. Un viņš man vienkārši pazvanīja un teica, klausies, es tur kaut ko tur kultūras koledžā, tur kaut kādā pašpārvaldē prezidents, nezinu, kas tur viņiem ir. Vai tev nevajag telpas, varbūt tu gribi uztaisīt komandu un pamēģināt un tas vienkārši tā. Un kurā gadā tas ir tagad? Tieši šis? Man liekas, ka tas bija 13. gads. 13. Jā. 2 gadus atpakaļ. Jā, oktobrs, jā. Un radās tītri uzreiz jau. Nu jā, tad mēs vienkārši kultūras koledžā Pagribiņā sākām spēlēt. Bet arī bez nekādām ambīcijām, pilnīgi bez nekā, mēs pat nedomājam kaut kur uzstāt. Nu jā, nu vienkārši, this is fun. Un tad vienkārši bija tas, ka tā kā mēs bijām zem kultūras koledžas, mūs uzaicināja uz Spacedog, tad man draugu uzaicināja uz Greenwood uzstāties. Tad kaut kas vēl uzaicināja. Mēs tagad runājam par visiem Kārlis, Jānis, visi Spacedog. Jā. Kas ir Kārlis Jānis? Es domāju, daudz nesaprotu. Nu tie būs tie 3 dalībnieki. Tie ir tas pamatsastāvs, kas bija pašā sākumā. Vēl ir saglabājušies šie cilvēki, kas bija pirms 2 gadiem sāka? 2 aizgāja. 2 aizgāja? Jā. Cik ir palikuši? No viņiem, no paša pamatsastāva, mēs bijām 7, 2 aizgāja, palika 5. Bet tagad jaunā komanda iet klāt pamatsastāvā. Kurā ir Artūrs, jā? Kurā ir Artūrs. Un vēl vairāk talantīgi cilvēki. Jā. Ok, un tagad jūs pamatsastāvā esat? 10. 10. Ok. Marīt, es domāju, ka cik mums ir liekas? 14 minūtes, wow! Marīt, es gribu tādus personīgākus jautājumus uzdot. Jā. Bez mierīgi. Easy, cheesy. Marīt, kas ir, es jau aizmirstu tos savus īpašos jautājumus. Bet par improvizāciju vēl joprojām. Kāds jūs vairāk ietekmējusies? Kurš tas virziens tev vairāk ir paticis? Kādā ziņā? Ir noteikti kāds tas improvizators, uz ko skaties, ok, viņam sanāk ļoti labi, un es gribētu tā kā, varbūt, lai tā mana maniera būtu līdzīga viņam.
Man patīk, piemēram, tie stand-up komēdijas. Es nezinu, tie arī ko ziņā ir improvizatori sākuši lielu daļu, un pēc tam viņi tā kā raksta tos savus stīmus. Man liekas, ka stand-up tas ir visatšķirīgākais komēdija. Tas ir ļoti, ļoti atšķirīgs. Bet daudz, kas sāk tos tieši to improvizāciju. Tas ir vairāk šeit. Nē, man liekas, ka tie cilvēki... Ja, piemēram, man ir ļoti labs draugs, kurš ir arī stand-up komiķis Stokholmā. Viņš arī, viņš teica, ka viņš ir spēlējis improvizāciju, bet viņš saka, ka tas nav absolūti priekš manis un man to nepatīk darīt. Tāpēc, kad improvizācijā galvenais ir strādāt kopā ar komandu. Stand-upā ir galvenais atnāk es ar saviem jokiem. Tas ir diena nakts. Pilnīgi divi atšķirīgi virzieni. Zinu, ko pastāst cilvēkiem, kas klausās mums, ja kāds ir. Jūs Pastāsti man, es nezinu, tā kā par... Ja kāds grib pieteikties, un kāpēc, ko viņš var sagaidīt, un... Man bija plāns to tā kā pasniegt beigās, bet, maz ticams, ka kāds aiz beigām nostīsies. Kur ir tā paša... Nē, kā sauc? Self-esteem, kā ir latviski? Pašapziņa? Jā. Un tāpēc jānāk uz improvizāciju, pašapziņāciju. Cilvēsim pašapziņu. Un kur mēs varam to darīt? Kā? Celt pašapziņu. Tad redzēs. Nē, tagad mums ir tā, ka mēs tītriju. Mums tur baigās lietas iekšā noteikti, bet tās ir tā atklāt nerunāšu. Tas tā kā vairāk, man liekas, ka tu pat jūs paši nezināt, tas ir tur. Tur manā, tas ir tā kā tītriju, mums jau tur tītrijiem jau sāk parādīties galvenie darboņi, kas pat nav tītrijā un tam līdzīgi, kas nespēlē. Tā, līdz ar to tur mainīsies diezgan daudz kas, bet vienkārši jāsako, mums ir Facebookā, Twitterī, un tur mēs visu laiku dosim ziņu, kas mums notiek. Bet ar septembru viennozīmīgi varēs pieteikties uz apmācībām un veidosim kaut ko, ņemsim klāt vēl cilvēku. Cik nopietni aktīvi visi izvērst? Tā kā, strādājam pie tā? Avots neteikšu. Tad jautājumu, kur tu esi šo tajā pēc 5 gadiem tu arī neteikšu? Nē. Kāpēc nē? Jau jāgas. Zini, kā, es uzskatu, ka tu nevajag stāstīt par saviem plāniem daudz. Tas ir tāds balons ar enerģiju. Un kā tu kādam kaut kam pasaki, tas ir tāds maziņš dūrieniņš balonā. Tas gaiss lēnām no kājām, tas balons paliek mazāk. Labāk lietas nevajag, Es iedomājos, pieņemsim sevi 5 gadu atpakaļ, kad es sāku, sanāk 5 gadu atpakaļ, kad izveidoju tītu. Tas arī bija kaut kāds pavasaris, man liekas, kaut kāds marts. Un es tajā brīdī, taisot tītu, es pat neiedomājos, kad varētu būt nonācis tas viss līdz kaut kam šādi. Okay. Bet, ja tu nopietni paziņo par tiem saviem mērķiem, varbūt tu tā kā piesaistīt kādu cilvēku, šis cilvēks arī domā līdzīgi kā es, un viņi nopietni tā pieiet, tas arī visu savu enerģiju ziedot tam. Tas kā, nevienmēr tas ir balons, kurš laiž to gaisā, reizēm viņš arī kāds iepūš. Latvijā improvizācijas teātri diezgan daudz jau salīdzinoši. Jautājums, es tieši gribēju teikt, ka man liekas, ka Rīgā ir daudz improvizācijas teātri. Latvijā nav. Vai arī viņi ir kaut kur ļoti paslēpušies. Ar ko atšķirās? Katram improvizācijas teātrim vajadzētu būt jau kaut kāds avots. Ar ko tītri atšķirās no citiem improvizācijas teātriem? Vai kas tas? Vakars to papasīju. Es pateicu, ka ar dalībniekiem atšķiras. Nē, labi atbildi patiesībā. No sākuma arī atšķirās. Ļoti labi atbildi. Ar uzstāšanās grafiku. Dažreiz. Jā. Nē, Kāds ir tas industrija tieši improvizācijas? Tur ir šausmīgi viss. Visi viens otram rīkli griež. Tāda, varbūt tik trakuši, viņi tik tā iedunkā, bet kaut kā tas viss ir tādā pilnīgi lielā juceklī. Pilnīgākā nesakārtotība tur ir, un katrs ņemās pa savu pīļu ģīķi. Ļoti labi Tāds teiciens. Man liekas, tāds tautas teiciens. Janai, ko tu domā par visu šo? Let's keep it up. Jā. Tas gatavi maniem vienkāršiem jautājumam?
Oi, vai. Ja tu varētu tagad 5 gadus atpakaļ aizceļot, Jā, ko tu būtu sev pateikusi? turpini. Lakoniski. Ļoti labi. Can you elaborate? Es teiktu, nē, Turpini tik daudz. Mhm. Tas ir viens. Jo, Es būtu sev pateicis to pašu. Es tajā laikā tā proaktīvi. vai nē, man tas pats. Vai kaut kā. Viegli jau ir uzēst, tad dabūt nost. Bet tagad naktis maratons ir kaut kāda motivācija skriet. Mēs ar cīnos. Es nesaprotu tos cilvēkus, kas skrien tos maratonus. Tu maksā, lai skriet barā. Es varu skriet Jā, bet skaties. Nu, man patīk. Plus var dabūt kaklu. Janiks ir 3. gadu skriet. Bet cik Var- kādā patīk. Un kāpēc tu skrien braši? Lai, protams, būtu veselīgāk, jā. Tas loģiski arī domājot. Lai dabūtu panākums basketbolā, ātrāks kļūt, izturīgāks, veselīgāks. Es jau teicu, jā. Un tā vēl, Bet tu ikdienā skrieni? Es? Jā. Pēdējā laikā tagad jau. Tu treniņos atcīst? Nē, tas, protams, jā. Bet kādreiz skrēju vairāk rosiņus, tagad jau nedaudz mazāk vairāk. Bet varbūt drīz atsākšu vēl vairāk, jā. Es domāju, daudziem maziem ir jāiet prom no tiem datoriem un jāiet ārā skriet. Vismaz šis nāk kā pasākums, kurš tev ir motivācija piedalīties ar daudziem tādiem bērniem vai pieaugušiem cilvēkiem, kas arī ir darījuši to pašu un vēlas skriet. Plus tajā, kas man patīk tieši tajā maratona konceptā, ka tev trases gaitā tev ir tie atspridzinājumi, kas ir viens, tur ūdens, tur tās uzkots, banāni, apelsīni un viss tas. Plus arī tie atbilstās. Jā, tur ir kaut Tur ir 3 punkti jā. trases gaitā. Jā, un tu skrien pēc kaut kādiem 2 kilometriem, tas noskrien, un tā kā paņem enerģiju. Jā, tos atspridzinājums moči. Cik liela tā distance? Tur izvēlēties 5 km laikam mazs maratons, kur ir tautas maratons, kur Tad viss 10, 21 un 40. 42 laikam. Jā, 42, kas skatās tikai oficiāli maratons. Šogad es 10, jā. Es arī 10. Tad es 20. Kad viņš ir? Es nevarēšu atsīt 22. 17. maijā. Jā, Es varētu. 17. maijā, tu štūlīt. Tur jau sprikals, tu esi neskrien. Varētu uztaisīt improvizācijas teātris, kur viss tavas vietas skrien. Jā, tā ir laba reklāma patiesībā. Stundu. Mēs jau skrienam. Mēs sāk skriet, paņemt atpakaļ gaitu un finišā ieskriet. Yes! Nevar bija kaut ko izdomāt. Marit, Ko? Baigi labāk kafijas ir cita. Vai ne tā jau arī beiguši? Tu arī no tev 3 karos sukar tur? Es netīk ar kaut ko skābums. Marit. Klasēs ļoti uzmanīgi. Vai ko tu ieteiktu šitiem cilvēkiem? Nu, tu redzi, mēs katrs dzīvojam ikdienas dzīvē, ne? Jā. Un tu patīk pašā atslēgties, ielikt austiņas, skatīt, nu tā kā arī pētīt, manuprāt, cits cilvēks. Kas ir tas, ko tev šķiet, kas pietrūks, vai kas ir tas, ko tu gribētu tā kā visiem, apmēram, tā kā pakatīt un pastāst, nu tā kā sāc dzīvot, Tas tā mana doma, ar kurai es dzīvoju, un sāku nesen dzīvot, man viņa ļoti patīk. Ir tā, ka es domāju, kā cilvēki parasti saka, tur esi pozitīvs, neesi negatīvs, bet es sapratu to, ka tu esi pozitīvs, tā ir tava subjektivitāte. Tu esi negatīvs, tā ir tava subjektivitāte. Kāpēc cilvēks saka, notikums ir slikts vai notikums ir labs? Kāpēc viņš vienkārši nevar būt notikums? Ja tu pasaki notikums ir labs, tas ir kā tu viņu uztver, jo varbūt tu esi tas pozitīvais, vai tu esi negatīvs un mēģināties labo pusi. Tā ir tava subjektivitāte, kas staigā par to notikumu. Tas ir vienkārši notikums. Tas ir notikums. Un tas nākamais ir notikums, un nākamais ir notikums. Un mēs visu laiku iedalām labs, slikts, melns, balts, tumšs, gaišs. tas ir tik dīvi. Nu, Tā kā varbūt, jā. ne tik divi, Tu esi bet- reāls, jā. Nē, bet vienkārši, cilvēki, piemēram, cilvēki saka, tur tas ir slikti, vai tas ir ļaunums, vai kaut kas tamlīdzīgs. Tas ir vienkārši lieta, kas ir ko mēs nezinām. Mums no tā rodas bailes, un mēs viņu uzskatām par sliktu. Bailes, tā ir mūsu emocija, kas noved uz subjektivitāti. Wow, deep. Jā. Tas ir tas, ko es aprīlī, es ļoti daudz sēdēju mājās un par šo ļoti daudz domāju. Es sapratu to, ka, piemēram, arī improvizācijā, kad jums saka akceptēt,
ir tas princips, jā, un daudzi, es zinu, ka Londonā arī vienā meistarklasē bija, kad cilvēks apjūk un saka, jā, bet es ainā, es gribēju teikt nē, bet es zinu, kad ir jāakceptē, tāpēc es teicu jā, un, bet tur jau tā runa, ka tā akceptēšana, kas arī savā ziņā ir līdzīgi budismā, ko māca, kad šīs situācijas viņa akceptēja, jā, šī situācija notika un arī tālāk. Un es pieņemu to situāciju, kāda viņa ir, un dod nākamo priekšlikumu. To var darīt ainās, to var darīt dzīvē. Nav labas lietas, ir vienkārši. Cik ilgi tā, kā saka, nesen pieņemt, tādu dzīvot šādu? Es par šito, par to labo slikto, tas ir tas, ko es iemācījos Stokholmā, tagad, kad es biju aprīlī. Tu tā kā brauc arī uz citām valstīm? Visu laiku kaut ko brauc. Jā, man nenormāli patīk. Man šausmīgi patīk ceļot. Jā. Bet tieši uz improvizācijas klasēm, tā kā tu? Viss kaut kur, viss kaut kur. Pārsvarā vai nu uz budismu, vai nu uz improvizāciju kaut ko. Es nebraucu vienkārši skatīties muzejus, es vienmēr noskatu, jā, šitā lieta, ko es gribu, tā kā, kas manās interesē. Vienkārši staigāt riņķi apkārt. Muzejs es aizmirsīšu pēc pāris nedēļām, kaut kādu lietu, ko es iemācos tajā lietā, ko es ikdienā daru, tas ir daudz labāk. Runājot budismu, kā tev tas aizsākās? Kur bija tas, ka, man šitais patīk, vai šito es gribētu, saproti? Tas bija 15 gadi. 15 gadi man bija tāds rītīgs krahs. Bet kā tas notika? Tas bija tā, kad... Tā ir vēl vidusskola, tā ir vēl... Nē, pamatskola. Jā, tā bija 9. klase vēl. 15 gados man bija daudz notikumu. Kā jau mums tīneģeriem, ne? Nē, tie nebija tīneģeru notikumi. Tie bija tādi tiešām pieauguši cilvēku dzīves notikumi. Un es nokļuvu vienā instancē. Neteiksim vārdos, bet tas tā. Bet es skatījos vienkārši cilvēkiem, man vienmēr patīk sēdēt skatīties cilvēkiem. Pētīgi. Jā, un es vienkārši sēžu. Tas ir kā ar kādu motīvu to viņus vēro. Bet, jā. Tu arī no mājas logu paņem binokli un viss tā. Nē, es ļoti bieži sēžu un skatos un domāju, kāpēc cilvēks tieši tā uzvedas, kāpēc viņš tā dara. Un kas ir tas, kā viņš domā, kāpēc viņš tā, tā. Un ko es ievēroju tajā 15 gados, tajā brīdī es vēl biju kristieti. Es gāju katoļu skolu. Bet es ievēroju, ka cilvēki vienkārši, es to salīdzināju zupas varīšanu, tā paņem. Sagāž pilnīgi visu, ko viņi var zupā, visu, vienkārši visu, ko viņi redz, to viņi sagāž. Šis man patīk, man ir dusmas, man ir baila. Kas tas ir? Tu salīdzini ko tagad? Cilvēks kā uzvedas, kā viņš veido savu dzīvi. Tā zupa būtu dzīve, viņš vienkārši močī iekšā visu, ko viņi var. Tad viņš pagaršo to zupu un Diev! Viņi nav garšīgi, kāds sakars. Klāb man, piedod man, nezinu, ko. Es nezinu, ko viņi tur darīja. Bet tu jau to zupu vari. Un vienkārši tad es atklāju, kaut kā arī netīšām tas budisms ienāca manā ikdienā, kad es sapratu, ka viņi māca to recepti. Bišķiņ šito, bišķiņ to, putukrējumu, tu pie lielopa neliec klāt un māri zupu. Un pagaršo garšīgi, vai forši. Labi, tā man diezgan jā. Var sākt ar meditāciju? Un tad, Var sākt vienalga ko? Es zinu, ka tu varbūt skan tā cilvēku. Nē, es vienkārši arī pēdējā laikā, es atceros, kad es nenormāli vēl sadusmojos. Kad es ieraudzīju Facebookā bildi, kur ir rakstīts, kur bija cilvēki, bērni sēž pie telefoniem un rakstīts, tas ir sūds, ja kaut kas tam līdzīgi bija. Un tad tur ir bildi, kur viņi pagalmā spēlē bumbu. Šī ir īstā dzīve. Kaut kā tāda bildi. Izstāši to jāsavar kā tu. Jā, un es ļoti sadusmojos uz to bildi. Kurš ir tas gudrinieks, kurš var pateikt, tas ir labi, tas ir slikti. Ja bērnam patīk spēlēt spēles, lai viņš spēlē. Viņš jau droši attīst kaut kādu atmiņu vai kaut kādu koncentrēšanos. Nav tā, ka viņš tur kaut kādas perversijas darba būtu līdzīgi. Kurā gadījumā tas jau nav vienkārši visu dienu 3 stundas, 4 stundas no lietas. Tas ir viņam apnīgi, viņš iziet ārā. Nav tā, ka viņš spēlīt var noturēt uzmanību. Bet tas, ka manā bērnībā spēlīs nebija, tāpēc tas ir slikti, un tāpēc es tagad visiem teikšu, ka tas ir slikti.
Kas vispār, nu, es sāku, jā, es vienkārši domāju par to, kas ir tas sliktais, kas ir tas labais, ka tas ir tas, kā tu subjektīvi uztver pasauli un vienkārši teikt, tas ir slikti un tas ir labi. Nu, bet kaut kādā ziņā tas ir arī slikti, tas ir jāatzīst. Jo, tomēr, Nu, visā sliktā ir labais un visā labajā ir tas ir sliktais. šausmīgi viegli atvērt to telefonu, atvērt kaut kādu aplikāciju, spēlēt tās spēlītes, ja tev apnīk nolādē jaunu, turpini spēlēt. Un tā kā tas ir šausmīgi vilinoši tādam, kurš vēl nav tik daudz pieredzējis un kurš varbūt, nezinu, jā, reizējot viņam ir augsts. Es, piemēram, es zinu, ka bija kaut kāda, manā jaunībā arī bija cilvēki, kas spēlē spēles, tas nebija telefons, bet bija kaut kādas dzeltenas kartes, es nezinu. Nu, Nintendo kaut kādu vai šķiet. Spēļ. Nē, pēc tam vēl nebija. Nu, jā, es zinu, jā, tur ir kaut kāda Game Boy. Es personiski neesmu nekad tā īsti spēlējis spēles, jo man vienkārši nepatīk. Bet man arī nepatīk pagalmā spēlēties. Es negāju pagalmā spēlēties, es darīju savas lietas, un man patīk būt vienai pašai. Vislabāk skraidīt pa mežu un tālot ksenu, nekā gāju pagalmā spēlēties. Bet tāpēc es saku, kas ir tas, kāpēc ir pateikt, ka bērnam nav jāspēlē spēlītas, bērnam jāiet pagalmā spēlēties. Ja nu viņam nepatīk neviens ne otrs, piemēram, kā man bija, jā. Nu tad, kāpēc? Tā arī padomāšu to domu, piemēram, ka mūsu laikā nebija tāds spēlīts, tev nepatīk spēlēt spēlīts, bet varbūt tiem, kuriem patiktu spēlēt spēlīts, viņiem nebija tāds spēlīts. Un viss bija tā kā tajā vienā katlā atkal to zubas metaforu. Un jā, tev bija tā kā, bija vairāk, jūs bijāt cilvēki. Piemēram, Janikam tagad, viņam nav tā, ka viņš laiks sēž pie datora, bet, piemēram, nezinu, jūs neejat ārā, jūs tā kā nespēlējaties pēļņums uz ielas vai ko tam līdzīgi, kaut bumbu, kā mēs agrāk visi darājām. Daži varbūt izvēlas pie komas sēž un jūs tur sazvanoties. Nu, manuprāt, kaut kā liekas, tā situācija ir bijuši savādāk, tā tehnoloģijas ir ietekmējuši visu to. Bet tā ir bijis vienmēr. Jā. Nu, salīdzinoši kā es savu, kā man mamma un kā man vecā mamma. Bet, nu... Tas kaut kas savādāks. Bet ne, Grūti jāteikt, vai tas ir labāk vai sliktāk. Nu, mēs redzēsim ar laiku, varbūt tikai. Protams, ka vienkārši šajā brīdī, kāpēc cilvēki uzskata, ka tas ir slikts, mans izskaidrojums ir tāds, cilvēki domā, ka tas ir slikts, jo tie bērni, kas ir sākuši tām tehnoloģijām dzīvot, neviens nezina, kāda ir, kad viņi izaug, jo vēl tas laiks brīdis nav bijis tik garš, līdz ar to viņi nezina, kā tas būs nākotnē, līdz ar to tas ir slikti, jo viņi nezina, jo viņiem rodas savā ziņā bailes par saviem bērniem, jo viņi nezina, kā tas varētu ietekmēt vēlāk. Pats jau mēs Paldienām bijām viena no pirmajām paudzēm, kurām bija televizors. Mēs pie tā paša televizora diezgan daudz sēdējām. Viņš arī slikti var ietekmēt, piemēram, kas bērns, kas ielēs akā, kurš saskaties teltūbu. Nu jā. Jā, tas ir šausmīgi. Viņš teica, atā, un viņa ielēs spēcīgi akā, tas bija šausmīgi. Es zinu, tā bija. Un tad jā, tad visu vaino teletūbīs, vai ne? Nerādīja saviem bērniem teletūbīs. Tur bija kaut kāds tiesas process ar to visu? Es nezinu, kas tur bija, bet teletūbī vispār ir kur radies? Kas? Kur ir radies? Nu, Es zinu, ka narkotika iespējā viss tā ideja radās un viss tā vizualizācija. Kaut kas tik runāts ar tiem pašiem teletūbī veidotājiem. Tas kolīgi nepārsteidz. Jā, stiprīgi. Lielā pučā. Tu biji krēps. Vēl vairāk viņi paskatījies kaut kādā šit. Kostīmā vai ne, kas skraidīja. Nu jā, nu tie nebija. Domā, jā? Jā, jo es atceros, ka es kaut kādā angļu šovu skatījos, un tur viņiem bija jāuzmana, kas tā ir par sievieti, un tā viņa teica, ka viņa to tēlu atveidojas pūmu. Bet tie cilvēki mainījās, vai visu laiku bija viens tas čalis ar līgumu par 5 miljoniem. Tu esi dipsīs, vecīt. Tu jau nebija Savā portfolio es esmu dipsīs. Tur nebija saule, bērns, bēbis seju. Bija. Jā. Bija tas smaits, tas leģendārais. Tas ir tas, ko mēs darījām jaunībā. Tā ir bērndārā, tur bija vēl vairākas kasetes, un tur mums izlāk liekas, un beigts. Tev šī ir garlaicīgi? Jā. Es biju tieši tēli, ka viņas rādīja, man bija tāds excitements. Tas ekrāni, tur rādīja visu kaut ko. Noregulējāt tēdu. Ko jūs tagad skatāties? Vai kas ir tas, ko tagad? Nezinu, ir kaut kā, kur īsti fano? Jo man bija Pokemon, man bija Yu-Gi-Oh! Pokemoni. Digimoni. Filmu vai spēle par? Nu, tā kā, ko tu tagad skaties, ja ir iespēja? Kas ir tās, ko tu tā kā gaidi? Nākamā sērija tur un... Tāds. Pirmkārt, ugunsgrēkumu. Nē, ļoti labi. Nu, nek īpaši daudz nekas tā. Jā, vēl gaidu,
kā viņi sauc, šodien skatījos, kā bija, ne vakar laikam, Kurš? filmu. Bija jāiemirst. Pagaid, nu kas tur notiek, man zinu? Ko filmā, kad dāja? Filma tā rango vai tas tur, kur Nē. ķirzikiem? Vīri melnā vēl nākamā daļa arī. Jo tā pirmā jau savu redzēju vairākas reizes. Nu, vīri melnā, tu patiem arī vēl. Bet nu kāda multeni, kas, piemēram, no rītiem iet kā tur. Simpsoni. Būs Simpsoni. Cik garīgi gadu Simpsoni? Bet Simpsoni vēl domāju bērniem arī. Jā, pagaid. Ko pūciņi bija? Pūciņi pieķērušies. Bet Simpsoni arī pasties salīdzina tās pirmās sezonas, pirmās sērijas, kur tā kvalitāte un kā tagad tā kvalitāte. Tā kā, nezinu, tās multenes, ko tas Pixars zīmē, kaut kas līdzīgs no tai kvalitātei. Es viņus dievinu. Jā, man arī Man- cik Pixar? Jā, veids. Steve Jobs. Kurš? Viņš aizsver. Jā, viņš domā. Pixars ir visi šreki, visi, nezinu, tur kārs. Bet ir arī Mošķīši. Tā filma kaut ko ķipu, ko tu Jā. rādsāt. Bet tur vēl ir tas mēnestiņš, uz kuru sēž puisis un Tas ir makšķerē. Dreamworks. Viņam arī labi. Jā, Man viņi. vairāk patīk tas. Tīs, man liekas, tās divas, kas visu laiku savā starpā Jo Disney močījās. mūtens es vienkārši ne... Nu, nē, tas nav priekš manis. Viņam bija savs, nu, es Viņam Walt bija, jā. Disneyam bija savs pavisam tas. Nu, jā, bet tagad nē. es Bet labi, kaut kā- kaut kāds Simba, pieņemsim. Nu, Labi, tā ir viena no Labi. labākajām vispār. Par Karolu nerunājam. Tas gan ir mans sapīgais temats. Es tur raudu 3 reizes pirms tam, jo es zinu, kas notiks. Tad, kad tas notiek, un pēc tam, jo tas notika. Principā visu filmu es esmu nopiņājis. Es varu runāt par filmām, interesanti, kāda ir tev mīļākā filma, kuru tu, nu, kāda ir tev mīļākā filma un kuru tu ieteikti noteikti noskatīties visiem? Ok. Kinokritiķi pateica kaut ko tādu. Man mīļākā filma laikam būs Bartons Finks, ko es jums arī lieku lasīt. Es jums lasīju. Ko ir šī filmas tās redzēt? Oi, par ko ir šī filma? Nu, Short version. man interpretācija ir tāda, ka tā filma parāda. Nē, nu, šīs tā, būtiski, tur ir čalis, kurš piedzīvo to un to, un pēc tam varbūt to savs, kā tu interpretē. Nu, principā, jā, tur ir rakstnieks ar vārdu Bartons Finks, Brad Cohen filma 91. gadu. Un Bartons Finks, viņš Ņujorkā raksta logus teātrim, un tad viņi pārceļ uz Holivudu. Viņš tur uzraksta filmai. Filmai uzraksta scenāriju, bet tas nav tas lauciņš, ko viņš dara, un viņš sēž viesnīcas numurā, kurā ir karsts, un visu laiku līp no tapetes. Bet, nu, viņi ir tādu, es tur ļoti saskatīju tādas psiholoģiskas iezīmes un ļoti lielu simboliku. Tu filmu jāstāsta ļoti daudz reizes, bet manuprāt tā filma bija par to, kā, ja tu radi mākslas darbu, vai tev ir svarīga nauda, vai tev ir svarīgs tieši tas mākslas darbs, un kā tavs iekšējais stāvoklis mainās un kā tu iznīcini sevi. Izdedz. Domāju, jā, vai izdedz vienkārši domājot par to materiālu pasauli. Tas klausās ļoti. Kā bija vēlreiz saucās? Bartons Finks. Un tā ir filma, ko tu noteikti ieteikti noskatīties visiem? Nu, tā kā. Jā. Bet ar tavu recenziju, ko te nevaru Es tikai tā, nu, piemēram, jums es devu to, es biju uzrakstījis semiotisku analīzi, man bija jāraksta. Un to es jums devu lasīt, bet jau jūs arī bišķiņ domājat daudz kā, nu, tā kā jūs vienā virzienā, bet tomēr katram vajag ar savu interpretāciju. Man tā filma tomēr arī patīk. Nu, tas ir atkarīgs no tā, kas man Žorž patīk. personīgi. Jā, starp citu, es nezinu, mēs to neiepazīstinām. Tas ir Šausmas. Žoržs. Sveiki, Paspied Žorž. viņam lūk. Žorž, nē, es tik iedomājos. Nē, Viņš jau ir kluss. Tā ir maiga, Žoržs? Nevar norāt to klaus. Nu, var, bet... Kā filmas. Jā, viņam mīļākā filma ir... Es zinu, Ace Ventura. Man, ja godīgi bērnībā, viss bērnības uzauga to filmu, man bija mīļākā filma. Tā ir viena no filmām, ko es ciest, tā nav kas tūkstoši stulbāk. Varētu nostīties vēlreiz. Es Halloweenos vienmēr ģēros, ka Ace Ventura lielāk reklāmē, tā lai ir bakši. Bet viņš tāds akties, viņš vajag kaut kā tādu šoku spēlēt. Viņš ir tāds...
Man patīk. Nē, kā aktieris, jā, viņš ir. Jims Currys ir labs. Ko viņš pēdējā laikā dara? Viņš vairāk nefilmēs, ne? Nu, viņš teikt, manuprāt, jau, viņš izmaiņa, pēdējais noskatījos, viņam bija ļoti laba runa. Kā speech, ko ļoti labi. Nu, vienkārši var redzēt, ka viņš, jā. Viņš ir highest klasa vispār no komiķiem, kas tas pirms sākumā. Viņš arī bija komiķis, un sākumā. Stand-ups viņš arī ir bijis. Es jau zināju, ka Kevins Spacejs nodarbojās ar stand-up. Šitas jā, bet. Kevin Spacey? Jā. Wow. Bet nu tā, ka nav nekāda vizuālajā materiāla par to. Tas Par viņu vispār, starp citu, jā, viņš ir viens no ratiem, kur par viņu privāto dzīvi vispār nekur nevar atrast, nekur. Nē, tagad par Kevinu Spacey tieši bija nesen raksts, kur viņš atklājās, kāds viņam bija drausmīgs tur viņam tāda dzīve. Man patīk Kevin Spacey. Es redzēju šo filmu 7 Days vai kā bija. Man ir mērķis nosīties pilnīgi visas Kevina Spacey filmas. House of Cards, piemēram. Nu, protams. Nu, bet tas seriāls. Fantastisks seriāls. Pēdējā sezona Es vēl neesmu skatījis. nepārliecināja īpaši. Bija tur, tās 1. 2. sezona, bija tā dramatiski. Trešajā viņš jau ir prezidents, jā. Jā, un zin kā liekas, ka viņam rītīgā ietekme un viss notiksies, bet, nav tā, kā tu iedomājies. Pišķi pēc, tā kā, vilšanā bijis. Bet tas ir daudziem seriāliem ir. Tā, ka Visi izvēl pirmajā. Vai arī filmā. Pirmā daļa ir ļoti forša, viņiem iepatīks kaut kas viņa turpina. Ok, Game of Thrones. Vikingi nav tās no tā lauceņa. Game of Thrones man grūti saprast. Es nevaru izsekot līdz visiem vārdiem. Tiem cilvēkiem? Es nevaru, jā, tās visas tās balvas, taču kaut kāda karaļbalvas tur, Bet es sapratu to principu, ka pašā sākumā iet tas intro, tur viņš pastāstā, par kurām tajām tur būs runāšana. Tā kā, ir tā, viņiem tā mistiskā pasaule. Tas tā kā tas pavadienis. Nē, es sapratu, viņš ir vēl. Šausmīgi patīk. Ir kāds nevās, kāpēc visā pasaulē tur ļoti fanāks. Viņš ir labs, jā, viņš aizrāja ritīgi, es atvainojos. Bet es, Es esmu pieduries. Šodien, cik mēs visi māmiņas sveicam māmiņdienā. Es mammai zvanīju un nepateicu neko. Nopietni, tev Strāpus aizmirs. Struggles real. Es viņai pateikšu kaut ko citu. Tagad var pateikt. Mēs varam paspēt. Dienu vēl nav Jā, veiks. es viņai paziņošu vēlreiz. Galvenais ir tas intentions, man liekas, aiz tā visu. Kas, ka tu varbūt no pašu rīta ieraugot un nepateiks. Pasaka pēc tam, bet tas ir labi, ka tu esi pateicis. Labāk vēlāk nekā nekad. Fakts. Jā, bet tomēr, piemēram, ja tu zvani cilvēkiem, kuriem dzimšanai, tu nezini, pēc stundas, kad iezini, tā kā, piedās vairs. Bet tomēr, ka ja tev tā kāds izdara, kas nav varbūt pirmā runāšanas reize Nav atcerējies. jau reāli atcerēties visu dzimšanas Protams, jā, dienas. kurš jau Cevišķi vārdu dienas. Facebookā tu vismaz radās dzimšanas Jā, dienas, bet jā. vārdienas nav. Tas ir. Jā, kur noteikti, kā draugi, kā mēs esam pieraduši, ka draugos bija gan vārdienas dzimšanas, un ne draugiem cilvēki. Facebookā viņiem. Bet vispār kā tā, visi tik nesvin ļoti, kā mēs varam tās vārdienas. Svin daudz svin. Pēņam, zin, Draugiem svin. un Nē, amerikāņi svin vārdienas vai. Tur, jā, Names Day, jā, Happy Names Day, tur bija balīti. Jā, jo zini, tā problēma ir to sistēmu pakārtot tam, lai varētu vārdienas tā kā atpazīt. Jo ir tik daudz valsts pārstāvi, ir tajā tieši, un viņi nevar uztaisīt vienu to pasaules kalendāru, kur ir, piemēram, nezinu, tur 300 valstu vārdu dienas, piemēram, vienā dienā, cik tur vārdi ir, apmēram 900. Un domāju, kāda datubāze tev jāuztais, lai visu to pavildu. Tas tā kā unbelievable. Unbelievable. Stragls ir īsts. Bet ir tas cilvēks, kas uztais Facebook un to un piedāvā. Reku, ja tur connections nāk no Latvijas, reku viņiem Latvijas kalendārs, viņi to atpazīst. Money! Vai ne? Tur ir chill. Tur uzreiz pēļņi, viss notiek. Marit, Jā. Marit, Sīns. kāds tavs Kas īsti? dzīves mērķis? Tev ir tāds? Dzīves mērķis. Jā. Tev ir kaut kāds nospraust mērķis, vai tas ir tas, ko tu, Es saku, es tā par nākotni īpaši nerunāju. Un pa vēsturi arī tu nerunā. Es tikai es tāds tagadnes cilvēks. Nē, tas ļoti labi, man pašam arī šobrīd nav tā. Es tikai par nākotnes, it sevišķi man, piemēram, ir tiešām tā cilvēki, kas, plānos, tu darīšu tāds, es ir šitā. Es reāli nezinu, ko es darīšu pēc tam. Šodien. Nav nejausmas. Un es vienkārši esmu spontāns cilvēks, tad tu esmu sen apmetus roku plānot.
Jo man nestrādā. Es varu plānot, ko es gribu. Tas neaizies tāpat. Man vēl jātiek galā, vai esmu no tiem, kas plāno esmu tas spontānais. Tos arī viņš Dānijās jau viss būs spontānāk. Gribējuši iešu, gribējuši neiešu. Nē, tas nebūs. Tu jārēķinās no darba devēja, ka viņš to piedāvā darbu. Nu, Ja tu pazaudē to darbu un tu nevarētu Darbs darbs, ja darbs laika, tad ēd darbu. Es šodien negribu pēc darba. Priekšņi saprotam, es esmu spontāns puika. Sorry. Katram arī tie savu plusi. Ja tu pa daudz plāno, tad tev parādās tas anxiety par to notikumu. Tas sakos, man jābūt sliktajā rīkumā, jāmašī. Bet atkal no otras puses, tas saplānos, tu zini, tā kā, pēram, tajā datumā būs tieši tāds progress, ko es esmu izdarījis. Ja tu spontāni, tu vari tikt tā kā, Latvijas runājot, nē, es nezinu, sāpīsies. Pa lielām. Bet, Nē, tas ir kā tas pats, kad vai tas ir labi, vai tas ir slikti. Katram ir savs. Es varu to plānu salikt, man viņš nestrādās. Tas ir vienkārši waste of time. Un, es atceros, man bija streiti parasti mājās. Kāpēc tā no savas drēbes, ko tu rītā vilku skolu? Tad šodien nav rītdien. Es nezinu, ko es rītā gribu vilkt. Es varu salikt, ko es gribu vilkt šodien, bet rītā gribu šo kaut ko citu. Pat tāds nians, ka es... Pats laiks var ārā atšķirties, varbūt rauks, varbūt tas ilgs. Jā, jo es personiski, es varu tā kā dzīvoju uz emociju. Tu biji viegli ģimenē? Sapratu, tā kā... Nē, es biju suņināru pakaļā. Es esmu šausmīgi spītīgi. Ļoti spītīgi. Man vispār nevarēja iestāstīt strēlnieks. Tas ir labi, Bet ir strēlniekiem tā, ka viņi spītīgi, ja? Jā, tā kā, tu redzi, piemēram, cik strēlnieki, tu redzi tā kā kaut kādas īpašības, kas viņiem piemītās plaši, kā redzi tev? Nē, ja strēlnieks var raksturot ar 3 vārdiem. Spontāni, klejotāji un... Trāpīgi. Balētāji. Arī? Tādā ziņā, ka pieņemsim arī es ievērojis, kad ja es komunicēju ar cilvēkiem un kaut kādas darbu lietas, sabiedri vai ko, tas nav tā kā parasti filmās, kur ir pie balta galda ar kafijas krūzītēm un tur prezentāciju visu sarunā, bet tas parasti ir kaut kādā bārā ar viskiju glāzi un tad es sarunāju lietas. Es tādā veidā, piemēram, tā kā arī to neoficiāli daru, bet jā, piemēram, mana mamma, viņa arī ir strēlnieks un viņa ir ceļotājs. Ļoti liels ceļotājs, jā. Ļoti interesanti. Cik gadus tu pārvācies uz Rīgu? Tā kā viena sāka dzīvot? Kad man bija tikko palika 19. Un tu ar to dzīvo vienīgā, ko tu dzīvo šobrīd uz 19 gados? Tu jau daudz mainīji. Tā ir kaut kāda 12. reize, kas pāraukusies. Tu kaut ko mācījies? Es mācījos kultūras akadēmijā. Ko tu pabeidzi? Audio-vizuālā un skatuves mākslas teorija. Damn! I'm loving it. Ja tu saprat, kas tas ir. Es esmu dzirdējis, jā. Bet, labi, arī runājot par to kolu, jā, protams, ka tas, ko tu tagad izmācījies, tas noved kaut kādā ziņā tur, kur tu esi šobrīd, bet vai tu paņemtu kādu citu studiju priekšmetu, tā teikt, ja tev būtu bijusies, Vai tu nožēlo to izvēli, ko tu izdarīji par to? Kolīnā. Tas labi, tas ļoti labi. Tas ir safe. Jā. Nē, zini, kā tas ir, kā lai paskaidro. Piemēram, es vispār nedaru to, ko man tur mācīja un tam līdzīgi. Bet man ļoti paplašināja redzesloku. Un es kaut kā sāku uz to pašu kultūru skatīties pavisam citādāk. Un es sapratu, kā tā kultūra strādā, un arī tas, ka es varēju rakstīt bakalauru par improvizācijas teātri, kas, protams, ja tev pašam jāuzņemās kaut ko darīt, ir tāds, nav jau, nav tik svarīgi. Man interesē, bet vispār rakstīt šausmīgi nepatīk. Es atceros, ka vienreiz man laboja recenziju, tas bija 2. kursā, tagad es vēl piedalījos, es vēl tad mācījos rakstīt recenzijas. Man labi traucēja lasu recenziju par filmu. Man liekas, ka es rakstīju par Akīru Kurosavu, man liekas. Un viņi tā pastāsta man, Mairit, es tev izlasīšu, ko tu esi uzrakstījis. Tātad,
Un es reāli citēšu, ko es esmu uzrakstījis. Šī filma ir laba, jo viņa ir laba. As simple Tas ir tas, ko es rakstīju. Tas ir tas, ko vienā citā darbā, man liekas, tas bija pirmajā kursā, es atradu, kur es biju rakstījusi. Tur filmā bija izdarīts tas un tas, nu šausmas, tur pat kaķim jāsmejas. Kultūras akadēmijas recenzija, vai kas tas ir, referāts vai kaut kas tāds tas bija. Es jau 4. klasē varu rakstīt. Vidusskolē dabūju vienreiz domrakstāt rītnieku, jo es uzrakstīju nevis Rudolfs Blomans, bet Rūģu. Skolotāji, laikam, tas nepatīk, Nē, Rūģa. Kāds iedomājas uzrakstīt rūģi? es nezinu, nu. Tas jau rūģi. Sāns draugs Rūģa. Es atceros, ka viņi ienāca klasē un jātēra. Viņi tā kā, nu, tur pa katru kaut kādām tur kļūdām, un tad viņi maina drusīts, ka vai tiešām tu pazīsti Rudolfu Blomanu personas, ka tu viņu var rakstīt kā Rūģu, un visi arī tur man virsū, es sēžu, es neatceros neko tādu, nu. Es vienkārši fiks rakstīju, un es arī, ka nepārlasīju domrakstu, un vienkārši, kas bija prātā to. Es arī Tu mācies Tā. skolā, mācies skolā, tu bija labs atzīmes? Nu, tu tiešām runājam par vidusskolu, par pelnu tādām. Tikai tad, ja man patīk skolotāju priekšmets. Wow, tas bija tik grūti. Tas nozīmē, ka tev bija diezgan... Es biju suņnieku pagaļā. Man vecāka mēdz iet uz skolu un runāties ar skolotājiem, un skolotājs izsauc par mani uzmanību. Tu tā kā necienīji bieži tos skolotājus? Bija skolotāji, kas man ļoti nepatīk, jā. Bet man vispār raksturā, tā kā, pirms tagad arī es domāju, izlasīju rakstu arī par Rīgas satiksmi, ka tur bija tas gadījums, kad viens cilvēks nesot... Ko? Planking. Viens cilvēks, viņš nesot, viņš esot iekāpis transportā, runājis pa telefonu, un tur jau vadītājs un uzspēc kaut ko. Un vienkārši tas, kad tā Rīgas satiksmes atbildi ir, kad iekāpjot sabiedriskajā transportā, etalons jāreģistrē nekavējoties. Un lasot to situāciju, kā tur viss notikās ar to pašvaldības policiju un kontroli vispārēju, nu, protams, arī cilvēku vaina, ka nevis piekāpjas vienkārši, bet grib arī kaut kādu savu te, nu, tur, protams, tur ir abi divi gali, bet vienkārši lasot jau vien, ka vispār tāds raksts eksistē mūsdienu pasaulē, man likās tik šausmīgi riebīgi un slikti, ka tas... Kas tur bija? Pagaidz neesmu. Tur bija tā, ka Tas bija nesen, ne? tas bija kaut kad nesen, jā. Ne, nu, protams, tas jau nebija klāt, bet tajā rakstā bija rakstīts tas, ka viņš esot runājis pa telefonu un meklēs etalonu un nesot paspējis noreģistrēt etalonu. Es tā vienmēr saku, bet kaut arī tā neesmu darījis. Bet vadītāji esot pamanījusi jau pa gabalu, kad ir kontrole un tā kā nobloķējis to te, un viņš jau esot lūdzis. Vai nevar, jo nav paspējis, un tad tur beigās tur esot pašvaldību izmazēja vilkus ārā no sabiedriskā transporta. Un tam līdzīgi. Bet es arī ievērojos pēdējo reizi, kad es braucu ar tām kontrolēm, es saskaros, viņi paši bloķē tos automātus. To es biju tā kā patīkami pārsteigts. Šeit ir caurums, ja es redzu kontrolas, tad nav atbrīvs no vadītāja. Kāpēc domā, ka viņi paši bloķē? Jo viņš uzreiz ienāk, viņš pieliek to automātu, Jā, un viņš viņš nobloķēs visi. Vai man tā vienmēr bloķēs jau tur, kaut kur tur šoferis? Jā, jo Nē. viņi pieliek, lai viņi reģistrētu to, ka viņi ir iekāpuši te, nu, tā kā sev, manuprāt. Man liekas, ka tas ir ļoti atkarīgs droši vien no vietas, tāpēc, kad... Kurds vienmēr tāda metodika? Jo, piemēram, es zinu, ka pēc Maskačkā dzīvoju, tur ir Tur jau noteikti, tur jau šoferis jau. Nē, bet tas ir tramvajam. Tramvajam tā ir, trolebus un tā nav. Nu, tur. Jā, nu, Atšķirās. tramvajiem ir, jā, es pats piedzīvoju, diemžēl. Jā. Bet tu vienkārši pats par sevi tas, kad izlasot, ka tāda situācija ir, ka tur vēl cilvēks bez mazliet ārā. Es nevēlos savā ikdienā braukt, sēdēt sabiedriskajā transportā, būgot tā pats par sevi redzēt. Jā. Es negribu saskarties ar tādām lietām. Es labāk tiešām ārā silts laiks, es labāk eju kājās, klausos mūziku. Ir riteni vai nopēc. Jā. Jā. Jā, protams, kaut kādās reizēs, ka kaut kur jāsteidz ir riebīgs laiks, protams, jā, bet tā ir labāks izvēles. Pats sliktākais darbs, kas mūsdienos var būt kontrolieris. Visi tev vienīs, neviens tev negrib redzēt, kā tu ienāk, visi tev pretosies, neviens tev neklausīs. Bet es esmu diezgan, ka kādam patīk tas darbs.
no tiem Tas pašiem. neiztīgs, vecīgi. Tas uzreiz Bet ir tādi cilvēki, kuri, man liekas, vienkārši iet un strādā par kontrolē, lai viņš varētu savu agresiju kaut kur izdarīt. Nu, tas ir tas pats, kas ar policistiem, ka daudz aiziet tikai tāpēc, ka viņi grib būt autoritātes. Jā, vai arī piemēram apsērus, es ievēroju, ka tā pilnīgi tā liekas, ka tā ir kaut kāda konkrēta cilvēku īpašība, tāda suga, kad viņiem Man liekas, un pilnīgi tieši tiem cilvēkiem, tam personāžam, tādam tipam, nevajadzētu strādāt tajā profesijā, tam pašam agresīvajam policistam. Ja tur ir mierīgs policists, kurš dara savu darbu, tas ir labākais policists, bet visbiežāk tie cilvēki, kas ir tādi, viņi neizvēlās tos. Kādā šeit kā agresīviem cilvēkiem vajadzētu strādāt? Par sportistiem, izlaiž sportā visu to. Vai ej uz armiju, tas ir tas pats, tur tu vari to darīt. Bet vai tev vajadzētu būt kārtības uzraugam, kur tu katrā situācijā vēlēs kaut agresīvu piemēst, mazu pikucību? Labi, bet kāda policija mums ir, nu, kā vienkārši ir salīdzinājums? Nē, tas ir grūti, ja godīgi. Man personīgi uzskatu, ka tas viens no grūtākajiem darbiem pasaulē. Tu visu laiku ej pie ģimenēm, kuras ir, nezinu, tur, kurām ir problēmas, vai jārisina visas tās problēmas, un dienā Viņi ir psihologi arī, jā. Kurā brīdī tev var arī nogalināt, tu arī dzīvību lietas spēles pakaļ. nu, katrai profesijai ir kaut kas tur tāds. Vai arī kas tu gribēji būt, kad biji mazam? Astronauts. Pasniece? Astronauts. Astronauts. Vai astronoms vai astronauts. Tu esi uzreiz to filmu Interstellar, ne? Nē, es neesmu pie laikā naudā, es neskatos liekas. Nu, man bija atļauja vienā dzīvoklī, kur es dzīvoju plēst tāpēc, un es biju izplāst uz savu saules sistēmas, un tagad zinu planētas pēc kārtas, kā Jernobļa klādi, kur viss bija rakstīts. Jā? Cik katram ir tur, Krūt. tur pa katru planētu, cik viņiem pavadoņi, un tam baigi. Geogrāfija tev patīk. Geogrāfija man arī patīk, jā. Geogrāfija man ļoti patīk. Psiholoģija un filozofija man ļoti patīk. Vēstures vienkārši ciest nevarēja. Man joprojām vienkārši nav bieži vien kādas saprašanas. Es vienkārši nesaprotu, man kaut kā neaiziet. Fizikā man beidzot, es tā kā teorētiski saprotu, beidzot, kas ir inerts. Jo es vienkārši nevaru iebraukt tajā. Man prāts, nu, kas vienmēr ir inerts, nu, kas ir tā, ka tu paripini ar akmeni, viņš ripo lejā pa kānu. Tas ir kā es saprotu, kas ir inerts, ka mums ripo. Bet, nu, man ir cita veida domāšanas, es nevaru tāds lietas. Tā kāds bija tavs mīļākais priekšmets skolā? Vidusskolā tā bija psiholoģija. Es dabūju 10. Vislāk. Bet tā ir daudz cilvēku un daudzām interesēm, un ir katrs tas mīļākais, tas ir nu, priekšmets. Kāpēc viņi visi tiek iemest tajā vienā katlā, kurām visiem jāpielāgos un tā? Ja tev nepatīk kā fizika, Es tikai vienīgi špikoju. Es tikai vienīgi. Man vidusskolā nebija, es gāju humanitārajā klasē, bet pamatskolā es tikai špikošanu. Man priekšā sēdēja ļoti gudrs puisis vārdā Muntis. Munti? Munti spektra. Jā. Keep it up. Kas ir 57 minūtes? Keep the hustle, man. Keep it up. Kurš tas ir pagāja ātrāk? Es nezinu, tas jau bija sen. Munti, tu šo skaties, padomā mums viņu. Es tev pašu uzsēdās podcastu. Es principā fizikas stundās es dzirdēju, man sēdēja blakus tāda meitene Marta. Un, ja nemaldos, tas bija tā, ka fizika bija dienu piekdienā un pirmdienā, vai arī kaut kas, man liekas, bija tāds, jo es atceros, ka man Marta stāstīja, kur viņa plāno darīt piekdienā, jo tuvojas piekdiena, un ko viņa darīja tajā piekdienā. Un tas bija mans fizikas stundas. Es visu laiku zināju, ko Marta darīs piekdienā, un ko gatavojas darīt piekdienā. Ak, Marta. Jā. Tāpēc es nezinu, diemžēl, kas ir inerts īsti. Nekas daudz nezinu. Labi, ka es zinu. Tu mācīsies. Es neiešu to savēku priekšā. Ja es zinu, ka inerts laikojies video. Evo, varbūt apļojam un beidzam. 17 minūtes tomēr. Varētu tas parādīties kaut prikolu ar tiem baterijām, visām atmiņām. Varētu, jā, bet... Iekļaujamies formātā. Marit, es gribētu pateikt lielu paldies, ka tu atradi laiku un atbrauc šeit uz šo čukņu. Bija grūti. Es braucu ar Rīgas satiksmi mopētām. Bet tad tu teiksi, ka uz Siguldu ir vieglāk tikt nekā šeit? Jā. Tu vienkārši autobusā neaizbrauc līdz centram un man te pateic māju. Un man nav Juglā jāgaida kaut kāds 50 minūtes uz autobusu. Paldies, Nu tā. Niela, paldies. Jā. Mēs aizsinājāmies.
Atgādināšu, pie mums studijā bija Maija Krasicka, improvizācijas teātra vadītāja, fantastisks cilvēks, forša meita un Maskaškas iedzīvotāja. 2 kaķu auklātāji. Jā, 2 kaķis. Ap citu viņai ļoti liels kaķis. Jānis. Jā. Čau, Jāni. Jā, tas vajag kaut kāds jauns. Galvenais, ka kādreiz es domāju, ka es zinu par bērnu, ka man mājās 3 gadus vecs bērns Jānis kakavas paklāja. Casual. Vadi, jā. Maija, paldies tev. Paldies jums, bija baigi interesanti. Es vēlētos tev novēlēt veiksmu projekta attīstībā. Paldies. Jā, un es gribu, lai tev viss sanāk un lai jūs iepriecināt cilvēkus vairāk un vairāk un vairāk. Uz stāstītiem draugiem. Jo mēs bijām uz izrādi, mēs bijām čom aizgājuši uz izrādi, mums patīk. Bija interesanti, bija forši. Lielisks veids, kā pavadīt laiku, un tiešām bija labi. Tā kā jā, veiksmi to tajā visā. Paldies. Paldies. Veiksmi jums. Un arī, starp citu, tur piemirs vienu viesi, kurš arī šodien bija ar mums kopā. Tas ir Janeks, mūsu klienta menedžers. Tā kā, ja jums rodas kādi jautājumi saistībā ar mūsu klientiem, Janeks ir cilvēks, ar kuru jums ir vērts sazināties. Paldies, Janek, ka tu biji kopā ar mums. Pēc citu, tu esi bomba. Un, laikam jau laikojot video. Jā, mums vajag tos mikrofonus. Es gribu next level. Nu, man jau... Es uztaisu to mazo video, kad jūs vēl lejāt esiet tēņas burvīgās. Es tur pārunāju par to bišķiņu. Tas 2 minūtes var ielikt atsevišķi, un tikai būs kaut šotā pēc tam. Bet labi, paldies, veči, jūs esat bomba. Turpināt mums sekot, un mēs centīsimies uzlabot visu. Un jā, Dānija. Klienta menedžeris sāks. Surprise the face, talks about the people going on.